sveiks, prieks tev redzēt Gardēju virtuvē. Paldies, ka uzaicināji. Īstenībā garuma ziņā es, man liekas, esmu aptuveni tik garš kā tu. Man likās, ka tu varētu būt garāks. Nē, es esmu viens no mazākajiem basketbola. Viens no mazākajiem. Ko tu man esi sarūpējis? Tā skatos diezgan klasiskas lietas. Kā parasti, es saprotu, šovēsim kāpostus ir tev kaut kāda īpaša recepte? Vai tā klasiski tu vienkārši viņus sautē, pieliec kaut kāds garšvielas, ja? Vai ir tev kāda tāda tiešām sportisti īsta recepte? Lai labi ietu treniņos, labi ietu arī uz laukuma. Vienkārši šis ir tāds labs stāsts. Šobrīd nav, bet kādreiz, kad bija jaunāks, kad vakariņas gatavoju tētis ģimenē, īstenībā arī viņš biežāk gatavoja nekā mamma, tad viena no lietām, kas bija, ja nemaldos, tad meža gaļas cepetis vai kaut kas tāds, ko es vienreiz apēdu, un nākamā dienā bija tik laba spēle, es vispār garām nevarēju aizmest. Es to sīpolu arī, jūs paņems tik lielu, bet mums nevajadzēs, es domāju, tik lielu uzslam, lai viņš lēnām sutinās. Ar kartupeļiem es biju iedomājies to, ka mēs viņus... Gareniski. Es domāju, lai lielums ir šāds, un to mēs apcipsim no vienas puses, un pēc tam apgriezīsim uz otru pusi. Tas, man liekas, ka nav no svārā. Man nedēļā ir sastādīts grafiks ar ēdieniem. Nopietni? Kas ir lielākā problēma, ir izvēlēties, ko taisīt. Nevis paša taisīšana, vismaz man tā liekas. Un tad, lai nav tev katru dienu jādama, tad pieņemsim, pirmdien mums ir zupu dienas, otrdienas ir pasta dienas, trešdienas ir kaut kas tā kā latvisks. Būs kaut kāds karbonādīts, kaut ko mērcīt, kaut ko tādu. Ceturtdienas mums ir vai meksikāņu vai Āzijas virtuve. Pikantās dienas, jā. Un piekdienas parasti ir rizoto dienas, jo tur arī diezgan liela iespēja variēt ar sastāvdaļām. Un liekam, rekurš tev sviestu, tev izkausēju, pieliek to eļu, es jau laikam pieliku, bet man ir. Un liec iekšā. Tad vienkārši šādā veidā, no sākuma šitiem, tad sāksim viņu cepināt. Šis baigi foršais veids, kādreiz ļoti taisīja šādas kartupeļus, viņi kraukšķīgi no augšas ir. Un tad tu apgriez otpus, nedaudz patspini, un tad tu vari likt buljonu vai jebko citu, un vienkārši izvārās. Baigi forši. Iekšā mīkst, un tad šeit var spēlēties. Tev tas ķiploks, es domāju, ka varbūt neliekam šeit viņu iekšā, pieliksim tur kāds divas daivas, tur pie kartupeļiem, tad cepsim. Un tagad principā gaidām, lēni gari, ka tev ir šis varēs pēc tam apgriezot. Te galvenais nav jāsteidzās. Tā, skaties, smuki, brūns, un tam aucam šito te. Sāksim sutināt. Un tagad visi kaimiņi uzreiz jau zinās, kāposti tiek morēti. Kāpos gan vispār ir sīpoli, tas aromāts atceros vēl. Vēl maziņš nāca mājās, prasa, ko tu gatavo, cik labi smaržo visu kāpņu tālu. Un saka, neko pagaidām sīpoli, tikai cepti. Ir kaut kādas, kad cept sīpoli, vai ir vēl tas ķiploka smarža, kanēļa smarža, sviesta, tikko ceptas maizes. Ar šīm vajag tā mazāk aizrauties, kad ēdam karot uz otru, jo viņās ir sāls iekšā ļoti daudz. Bet, tas pārējais viss, kas tur tos burkāns celeri, viss pārējais arī skanda paņi. Raujam apkārt, domāju, ka būs pat kērpas. Tas vēl tāds balvs, bet, cepeškrāsnī, es domāju, cepeškrāsnī viņš arī izdarīs visu, kā vajag. Rešķis, ļoti. Es paņemšu kādu rozmarīnu zariņu garšē. Smuki šeit varam pielikt, kas atrodās. Pieliksim šo, un viņam jānosad tie kartupeļi līdz pusē ir. Šādā veidā. Un te ir viss tās garšas sviests, un tas, es domāju, garšvielas arī pagaidām neliksim, ja nekas vienkārši varam. Un šo visu varam, lai viņš ātrāk uzvārās, liksim iekšā 200 grādos. Skaties, ideāli krāsa ir nomainīsies, karamelizējies ir. Tagad tas krēmīgums jādabūt, tad, kad viss ir iztvaicējis, tad varam vienkārši arī ielikt nedaudz to ūdeni. Un tagad, kā mums tur, kā vecās mācas, tad ilgi to darīja, liek samazināt to temperatūru viegli, vāku virsū, viņš var sutināties. Tā vienkārši ir tā pāri. Jā. Ideāli.
No ēdienas mums ir gatavs. Jā. Viesi jau droši vien tuvojās. Varam servēt, vai ne? Kā klasiskākais latviešu ēdienas tiešām. Nu, Klau, es tev novēlu gardus, tiešām svētkus un lai uzvari katrā savā mačā. Super, paldies. Izcils novēlējums. Paldies, ka atbraucāt uz vakariņām šajā svētku laikā. Baudīsim. Baudīsim. Vai ne? Smaids lidosī. Klausies, Mīnum, kā tev liekas? Cik izmaksājas šitās vakariņas? Visu kopā 4 personām. Ap 25 eiro. Danīt, kā tev liekas? Cik šitas viss izmaksā? 20 eiro. Tu aizsaki 20. Tas jau ir bijuši tuvāk, bet ļoti tālu tāpatās. Jūs esat gandrīz pareizi, jo šis viss izmaksā zem 5 eiro. Tātad 4 personām. Jā, tā kā... 4 eiro. Ieimāsim. Tas jau nozīmē, ka 4 personas var ļoti labi paēst. Ļoti labi ēst. Zem 5 eiro. Bet ļoti garšīgi. Un izdevīgi. Nu kā var nebūt garšīgi šis? Nu, padomā. Kāpēc? Kartupelīšu sviestā apcept.